mākslīgais intelekts nākotnē, uzņēmēja darbība un tā tālāk. Nu, sāksim ar realitāti. Tas ir neizbēgami, tas vienkārši jau notiek un viss īstenībā iet tikai uz to, ka būs mākslīgais intelekts ļoti daudz uzņēmumā. Pats arī varu teikt pēc savas pieredzes, jau kā tagad es esmu ieviesis, man mākslīgais intelekts sarunājas ar cilvēkiem internetā, ja vajag atbild uz tiem jautājumiem. Viņš raksta tekstus, taisa ģenerē bildes, ja vajadzīgas ir. Tāpatās arī mākslīgais intelekts drīzumā būs arī video. Vienā sakot, būs ļoti plaši izmantots mākslīgais intelekts. Lai cik negribētu, lai tur kādas tur būtu lietas pretoties, bez viņa vienkārši neiztikt. Jo, piemēram, arī man ir cenu aprēķina mākslīgam intelektam iedot, viņš aprēķina zibenīgi, tāpēc, ka ir tabulas, ir formulas, ir lietas, un viņš vienkārši izvada uzreiz automāts. Tas, ko dara, pieņemsim, tur cilvēks, viņam tur vajag saskaitīt, viņam tur vajag izdomāt, kur ko. Un viņš var kļūdīties. Tāpēc ir tā, ka tirgū nenormāli staigā cenas dēļ tā, ka, pieņemsim, viens tur ir ļoti spēcīgs tajā aprēķinos, viņš labi izrēķina visu, otrs tur kļūdās vienkārši kaut kādām lietām, un pēc tam ir mīnus. Un nevar saprast, kāpēc uzņēmuma nav peļņas, kāpēc neiet tas viss. Tikai tāpēc, ka cilvēks vienkārši kļūdās. Dēļ savu emocionālā stāvokļa, dēļ slimībām, dēļ problēmām, dēļ nezināšanas, dēļ jebkās. Tur var būt tik daudz un dažādu iemeslu, kāpēc cilvēks var kļūdīties. Ja? Nepareizā diena vai nepareizais stāvoklis izkāp no gulta cilvēks. Nu, viss un aiziet. Tas viss vienkārši ietekmē visu uzņēmēju darbību. Ja mēs skatāmies uz priekšdienām, tad viņš tiešām aizstās ļoti daudz. Ja? Tā kā tas uzņēmējs, kurš vēl to nav izdarījis, viņš būs zaudētājs. Zaudētājs pēc pāris, pat kādi gadi, varbūt tās pāris mēnešiem, tas vienkārši parādīsies. Jo mākslīgais intelekts pēc būtības ir nenormāla naudas mašīna. Ja tur pareizi visu saliek, saregulē, viņš vienkārši ģenerē to visu procesu. Protams, tas būs kaut kādu laiku, kamēr atkal būs drošības sistēmas, kuras neļaus tik vienkārši to darīt. Bet šobrīd to var izdarīt. Un tad, attiecīgi, jāstāsta, ir lietas, ko mākslīgais intelekts 100% noņems, no uzņēmē darbības tas ir viennozīmīgi, bet ir lietas, kuras, pieņemsim, vajadzētu atstāt kā tādu dvēselītu uzņēmumu, tās vērtības, tādu, kā viņu sauc angliski, mental life at company, vai kaut kas tam līdzīgs. Tādā veidā cilvēks var īstenībā pacelt augšā savu uzņēmumu. Tā kā, lai izdodas ieviest, nevajag pretoties, vajag pieņemt labāko no mūsdienām un vienkārši darīt lietas. Ir īpaši mazie uzņēmēji. Es, pieņemsim, arī tur augu no mazā uz vidēju, no vidēju uz lielu. Un tā lieta kāda ir, kad mazais uzņēmējs, ja viņam nav tādas super features, viņš vienkārši fiziski nav spējīgs nopelnīt daudz naudu, dēļ tā, ka viņš vienkārši nogruzīsies ar darbiem, ar savu to resursu, ka viņš vienkārši netiks galā. Tāpēc ir jābūt inovatīviem un domāšanā, kā to visu izmainīt pirms jau tas notiek. Jo lielās kompānijas vienkārši vienā brīdī investē un viņas vienkārši visu novāc nost. Ja? Tā ir realitāte. Tāpēc nevajag sevi mānīt. Ja? Jo mazais uzņēmums uztaisīs šādas features, kā mākslīgi, viņš vienkārši būs topā. Viņš ļoti ātri, viegli varēs augt uz nākošo etapu un ļoti labu peļņu pelnīt. Ja? Jo noteikti citos video pastāstīšu par peļņu vai apgrozījumus, lai saprastu to būtību. Un tur varēs izlasīt dažas būtiskas frāzes, ko var izmantot ikdienā. Tā kā izdodas.